notiek trakas lietas, un ja runāja par vārdu brīvību, tad nu tiešām un vēl jau vairāk, ja par naudas un pat banku lietām, nu tad droši vien, ka šīs te varētu būt tās lietiņas, kas varētu arī vairs nebūt spēļu mantiņas, bet kas ļoti nopietnas, jā. Jā, nepatikšanas ar policiju ir Ventspils augstskolas lektoram un arī dziedātājam Valteram. Protams, tā teiks par mutes palaišanu. Bet Tautas balss noskaidroja, kuri tad ir īstie vaininieki, kuri būtu jāliek aiz restēm par Tautas balss aprunāšanu. Par to turpinājumā. Jau nedēļu grupas Putnu balle dziedātājs Valters Radinās pie īsa matu griezuma, diētas un roku dzelžiem. Kā nekā neveiksmīga skatuves joka dēļ viņš ieguvis Latvijas finanšu sistēmas stabilitātes grāvēju titulu, kam līdzi nāk krimināla lieta. Pajokoju. Nezinu. Citiem likās, ka veiksmīgi, citiem atkal nelikās, ka pārāk veiksmīgi. Tā kā tobrīd Paregs bankas valsts mēroga izklupiens bija sabiedrības aktualitāte numur 1, pirms koncerta 3. dziesmas Valters uzdrošinājies par banku publiski pajokot. Doma tāda, ka, ja nu jūs tomēr domājat ņemt naudu no bankas ārā, nu tu pagaidiet, kamēr koncerts beidzies, neskrieniet uzreiz. Nu, tā. Drošības policija uzskatīja, ka joks veicinājis ļaužu paniku, tādēļ jau neilgi pēc jokošanas Valters attapās policijas pratināšanas telpā. Man arī nepaziņoja, kas draud. Nu, noteikti jau tagad ir tādas, nu, pa lielam 2 iespējas. Vai nu krimināla process nonāk līdz tiesai, vai nu arī viņš tiek izbeigts. Valters jau iztēlojas sevi maršējiem pa cietuma gaiteņiem, taču ak tavu laimi! Tautas balsī labprātīgi pieteicās 2 kungi, kas sevi uzskata par īstajiem banku sistēmas grāvējiem. Publiskus saukļus par Paregs banku viņi izteikuši jau vasarā. Arī mēs esam kaut ko darījuši šīs bankas apdraudēšanas ziņā. Izrādās, abi kungi Rīgas svētkos piedalījušies ar īpašu zīņģi, kuru nodziedājuši vairākiem tūkstošiem svinētāju. Šajā dziesmai bija attiecīgs teksts, kurā tika pieminēta Paregs banka. Mums arī iznāca tāda zīņģīta, vārdu sakot, ka blakus visam citam, bet mēs darbināsim tanku mūsu pilsētā. Brauksim ieņemt Paregs banku mūsu pilsētā, bet mēs darbināsim tanku mūsu pilsētā. Brauksim ieņemt Paregs banku mūsu pilsētā. Kargins tur pie durvīm stāvēs mūsu pilsētā. Abi vainīgie tic, ka brīvprātīga pieteikšanās mīkstinās viņu sodu. Jā, mēs esam vainīgi. Tā ir policija žēlīga jums. Kamēr Aleksandrs un Didzis kaltē sausiņus, pēdējo dienu raganu medības izraisījušas pamatīgu burbuļošanu visdažādākajās aprindās. Katram muļķim ir tiesības savu muļķību izteikt. Turklāt, ja jau sākam apcietināt par viedokli, tad uz pratināšanu jādodas nevienam valsts vīram. Kalvītis tādā gadījumā ir jāapcietina ne tikai tāpēc, ka viņš mums ir solījis kaut kādus 7 treknos gadus, ja cik nu tur bija, bet vienkārši pieņemsim, ka viņš ir kļūdies, viņš ir demonstrējis savu muļķību, savu neapdomību. Nu, ja mēs tagad sodām Valteru par neapdomību un muļķīgiem izteikumiem, tad Kalvītis, principā, 12 gadu cietā režīmā, viņam ir vienkārši garantēti. Ja pieņemam, ka viens likums un viena taisnība visiem, tad drošības policija tagad būs viena no aizņemtākajām valsts iestādēm. Ups, mēs laikam pamatīgi izmuldējāmies. Anna Zalāne, Renārs Muskars, Tautas balss. Jā, redzēs, kas ar mums pašiem notiks pēc šī stāstā, bet to mēs tiešām redzēsim, bet runājot vēl par Paregs banku. Šogad ir veikts pētījums par iekārojamāko darba vietu, un ticiet vai nē, bet Paregs banka ir iekļuvusi 1. 10. Jā, nu tas ir runājot par ļoti nopietnām lietām, Elīna, bet ja mēs turpinām skatīties LNT, un tas ir jādara, jo turpinājumā seriāls Serija BL 21, un šajā te sērijā redzēsim, kā Ēriks un... Līga un Dāvis. Ēriks un Līga. Mēs viņus visu laiku jauc. Ēriks un Līga šodien vienā deju solī, salsas deju ritmos. Jā, viņi tur dancās, un tad ko par to teiks Dāvis? To jūs redzēsiet Serija BL 21 tūlīt pēc raidījuma Tautas balss jau šodien. Jā, bet mēs tiekamies ar jums rīt 7 vakarā, un cerams tiešām šie te roku dzelži mums nebūs vajadzīgi. Mums nebūs nepieciešami. Tiekamies rīt. Ātā. Čau.